10. aprīlis Ogrē Vidus prospekta nama iedzīvotājiem sācies ar pamatīgu izbīli. Kā uz ielas norāda sastaptās kundzes, pie durvīm esot pieklauvējuši policisti un lūguši evakuēties, jo 4. stāva dzīvoklī atrasti sprādzienu bīstami priekšmeti. Мне молодой человек тут же позвонил. Jaunais cilvēks piezvanīja un teica, vecmāmiņa paņem pasi un ej prom. Es jautāju, kāpēc. Es neko neizdarīju, bet viņš man atbild, ejiet, tur atrasti bīstami objekti. Ziniet, kas tur dzīvo? Tie aizbrauc uz ārzemēm. Tagad tur citi ievākušies. Эти уехали за границу, а тут другие заселились. Jūs visu māju evakuējāt? Jā. Pilnībā 72 dzīvokļus. Nu, cik bija iespējams. Visu uguni policija apstaigāja, pēc tam ugunsdzēsēji apstaigāja. Daudz jau ir darbā cilvēki. Daudz jau ir no manas mājās. Tur, kur atvēra, tur arī tos arī. Atbildīgie dienesti norāda, ne bez iemesla vecākiem ar bērniem un cirmgalviem esot bijis jāuzturas ārpus mājām vairāk kā stundu. Situācijas nopietnību raksturo uzieto lādiņu daudzums. Atrastas 8 Pirmā pasaules kara rokas granātas, viena Otrā pasaules kara 82 mm mīnmetēja mīna un viena rokas granāta. Par drošu lādiņu pārvietošanu rūpējās nesprāgušās munīcijas neutralizēšanas rotas karavīri. Jo, lai autotransportu nodarītu neatgriezenisku skādi, pietiek no 100 līdz 200 gramiem īstenībā sprāgstēls. Te jau sanāk vairāk ap kilogramu te jau sanāk. Tur jau tam sprādzienam ir liels, jo tā, kad veica prizināšanu Ogres upē, tur vienam, kas saka, caurumam lika 1 kilogramu. Un viņš jau ledu uztaisīja 4 metru diametrā to sprādzienu. Tas ir ledu zem ūdens. Ja viņš ir virs ūdens, tas lādiņa, tas šķembo izsviešanas rādījums, ja viņš kaut ko vēl paņem līdzi, tas ir daudz lielāks un ļoti bīstams īstenībā ir. Kā norāda zemesargi, darba pieredzē šis neesot pirmais pārgalvis, kas nolēmis kolekcionēt vai tirgot sprādzienu bīstamus objektus. Pēc neoficiālās informācijas munīciju esot uzgājis dzīvokļa saimnieks, kas devies īrniekiem pieprasīt maksu par dzīvesvietu. Vaininieki gan uz vietas neesot bijuši, tomēr, kā norāda kārtības sargi, pārgalvīgais esot munīcijas meklējumos zinošs. Tomēr, ko ar to visu esot bijis plānots darīt, noskaidros izmeklēšanas gaitā. Viena no versijām vēlāk savāktā munīcija tiekot tirgota. Kā skaidro policijas darbinieki, vainīgās personas atrašanās vieta šobrīd neesot zināma. Uzsākta lietas izmeklēšana. Medniekiem ir teiciens, kad arī slots kāds vienreiz gadā šauja. Tad no šitiem jau vispār neko nav izdarīt. Laura Liepiņa, Artis Supe, Ogres televīzija.